I dig your vibe, your smile. Come here, let's talk for a while. I'm loving your company, feeling the electricity. Can't explain this chemistry, something's coming over me. Don't you ever stop what your love is doing. Sveicināti! Prieks jūs redzēt šī gada pirmajā Kino Bulgari runā sērijā, kurā kopā ar jums, kā vienmēr es, Sergejs no Kino Kults.lv. Leldņā nav filmēts. Labdien! Saņēmām atsauksmes pagājušajā gadā, kad ir pa daudz DC komiksu, pa daudz Marvel un pa daudz Star Wars un pa maz dažādību ziņu piedāvājumā. Tāpēc mēs šogad labosimies. Mēs sāksim ar ziņu no DC par to, ka, diemžēl, mega filma Batmans pret Supermanu, kuru mēs ļoti gaidījām 2015. gadā, ir pārcelt uz 2016. gadu tālāk prom no lielās 2015. gada gaļas mašīnas, jo Bens Afflecks it kā ir savainojies. Vai arī scenārijs ir savainojies, vai viņi visi tur ir tādi klibi nedaudz, tāpēc papildus laiks noteikti netraucēs. Vienkārši baidies no Vina Diesela un Roka, kur ir pārcēlies uz 15. gadu. Un tad viņi, shit, uzlaik uz 16. Un tad, bet tas Afflecks ievainojas. Jā, mēs varam mēģināt uzskaitīt arī pie reizes visas baumas par Batmanu pret Supermanu uzreiz nākamos 3 raidījumus uz priekšu. Piemēram, tagad jau saka, kad filmu filmēs kopā ar Justice League back to back. Kā Hobbitus. Kā Hobbitus. Citi saka, ka šī filma arī ir tā pati Justice League, jo galvā 16. gads un filmā būs ne tikai Batmans un Supermans, protams, bet arī Lex Luthors, kura loma piedāvāta Joaquinam Phoenixam, kur varbūt ir noguris pēc visām savām pēdējā laika filmām, kur ir grūti un jātēlo, un viņš varētu būt citā filmā, kur nebūtu tik grūti un varbūt arī ne tik ļoti jātēlo. Līdz ar ko filmā mēs redzēsim arī Wonder Woman personāžu un arī iespējams Aquamanu un visticamākais visus pārējos DC komiks personāžus, jo ir absolūti skaidrs, ka viņam nav ne mazākās nojāsmas, ko darīt ar to visu pasākumu. Kā tikai pārcelt vēl uz priekšu, varbūt kāds izdomās par to laiku. Nē, tagad būs laiks, jā, speciāli. Jā. Un Gardner pateica, ka Batman tēls esot reāli seksīgs. Es iedomājos, kāds notiek, ka viņš atnāk vakarā apvairs un tā, ka urā, skaties! Un tālāk, tad varbūt mēs... Guess who? I'm Batman! Jo noteikti Gardneri palūdz arī viņas kostīms no Daredevil. Tā ir jautri. Kostīm partija un jā. Bet tikmēr tā, kad izsvītrojām ārā Batmanu pret Supermanu no 2015. gada, visticamākais, ka Marvels ir uzvarējis kopā ar Disney 2015. gadu ar savām abām filmām pret DC, kuram ir 0 filmu. Nē, vajag jau kaut kā tā, Disneyam būs zvaigžņkari, tentpole uz 15. gadu, un tagad viņam būs uz 16. tentpole, jo viņi jau tā kā sākumā nobīdīja Justice League uz 17. gadu, sanāca 16. viņam nekā tā kā liela nebija. Tagad būs? Droši vien, ka cerēsim, ka kādas raidījumus neatgriezties pie Batman pret Superman tēmas. Vismaz kamērā līdz pirmajai bildei ar Afflecku. Iespējams, un Jennifer Garner. Home video? Turpināt par DC ziņām, bet īsti ne DC ziņām. Ilgi gaidītais, ne, bet ilgi veidotais, ilgi manētais projekts, komiksa Sandman ekranizācija, beidzot ir saņēmusi ne tikai galvenās lomas atveidotāju, bet arī režisoru. Iespējams, jo šis viss ir piedāvāts Kino Kults.lv un droši vien jau Lielāts mīlim Josefam Gordonam Levitam. Ko jūs sakat par šo? Vai viņš tiks galā pēc Don John? Tomēr tas kāpums ir no Don John, Sandman komiks. Tas ir tiem, kas nezina, Sandman komiks skaitās kā atkal viens no neekranizējamākajiem komiksiem kopā ar Preacheru un kopā ar Watchmenu. Tā kā tie pirmie 2 gandrīz jau ir, tad tikai Sandman. Kāpēc neekranizējams? Viņš ir ļoti sarežģīts ekranizācija. Viņai visu kaut kā daudz notikumu, daudz personāžu, un viņš vairāk notiek tā, kad ar... Bum, pēl. Tur nav notikumi, bet tur ir tādi... Tieši tāpēc es domāju, ka Levits ir laba izvēle, tāpēc, ka viņam nebūs standarta komiksa ekranizācija, kur arī Watchmen nebija standarta komiksa ekranizācija. Un, teiksim, Crow arī nav standarta komiksa ekranizācija.
Un tāpēc Levits, kuram ir jau pieredze ar Don John, kas nebija arī īsti tā kā klišejiska komēdija, tur bija, māks, daži inovatīvi paņemieni, viņam ir tā struktūra citādāka kā parasti komēdijas romkomos. Tāpēc es domāju, ka tā ir laba izvēle un ka Levits sākumā ir jau pieteikts kā producents. Viņš ir apstiprinājis, viņš būs arī galvenais aktieris un ir iespējams, ka viņš būs arī režisors. Man liekas, ka ja viņš visu šo kontrolēs, tad būs ideāli. Tāpat kā ar to Benu Afflecku, kurš, man liekas, gribēja uz Batmanu un Supermanu piesaistīt savu scenaristu vai pilabo. Es domāju, ka vienkārši, ja pats Gaimans apstiprināja, pats Gaimans, kuram ir jau sadarbība ar, man liekas, ka viņi jau sadarbojas uz kaut kāda cita projekta ar Levitu, ka ja Gaimans piekrīt vispār atdot savu komiksu cita rokas, tad viss būs diezgan labi, jo man liekas, ka tas nav vairāk komerciāls produkts, vairāk tā kā uz passion. Valde, jo vairāk Josepha Gordona-Levita filmu, jo labāk. Jo labāk, tieši tā, un jo vairāk ekrāna laika ar viņu, jo labāk. Pāriesim pie kaut kā foršāka, tuvāk sirdī, tuvāk mājām pie Latvijas, un tā skait arī Baltijas kino, jo ir ļoti, ļoti labas ziņas. Mums ir ne tikai sava veida kino renesanse, bet iznākuši daudz jaunas, interesantas filmas. Piemēram, kādreiz 90. gados bijušās Padomju Savienības teritorijā populārais bandītu kino žanrs beidzot ir nonācis arī līdz Latvijai, un mēs nedomājam Artūra Duboka filmas sīkvelu. Nebūs? Jā, tur kaut kas neizdevās tā. Bet jā, kamēr Latvijā mums visi zināmais Rudolfs Minks filmē savu crime thrilleri par briesmīgiem notikumiem Talsos, un tā tur viss viņiem notika. Briesmīgi aizvesat komēdiju pieminēt žanros. Unintentional. Jā, bet ļoti izklaidējoši filmu. Iesaku noskatīties ne tikai interviju, bet arī filmu. Lietuvieši tikmēr ir gājuši nedaudz tālāk un piesaistījuši pašu Vinnie Jonesu, kas ir pazīstams pēc Guy Ritchie filmām, savai bandītu filmai Redirected, kuru daļa no kinoblogeriem ir jau noskatījusies un atzinusi par ļoti labu esam. Tiešām gaidam filmu arī Latvijā, vēlajā pavasarī. Bet piekritīs, ja Minga būtu Vinnie Jones, tad arī Minga filma būtu daudz grūtāka. Es kaut kā gribētu to neiedomāties. Bet jā, Igaunijas bandītu filmu mēs vēl gaidām, droši vien 2015. gadā. Bet man liekas, ka šīs ir, Latvija ir arī savdabīga tā tendence, ka mums ienāk savs mainstream kino, 14. gads arī ir. Pat ja Minks ir safilmējis ne tik kvalitatīvu filmu, tas vienalga ir tā kā žanra pārstāvis. Jā. Tas ir klišejisks žanra pārstāvis. Mums būs Šausmene no Aika. Un viņam jau ir bandīta filma, tagad būs Šausmene. Tagad būs Šausmene, kas... Mingam vajag Šausmene. Īstenībā Mikam Ozoļam jau arī bija bandīta filma. Un Šausmene. Un pirmā 3D filma Sci-Fi. Reiga 2041. Tā kā jā, būs interesanti. Kultūras galvaspilsēta. Nē, vajag vienkārši tagad uzbūvēt pātro IMAX-u, lai mums būtu ko skatīties. Galvenais piesaistīt finansējumu. Jā. Tā kā tiltam. Jā, un tad, protams, vēsturiski eposi. Namēs. Vēsļu puteņi. Andrejs Eiķa kungs ir teicis Twitterī, kad viss notiek. Ar Namēju? Jā. Fuh! Es jau saku baidīties. Un Sapņu komanda ir kļuvusi par pēc IMDb skatītāju, respektīvi jūsu viedokļā visu laiku augstāk novērtētākā latviešu filma. Tad mums vajag sikvēlu. Pilnīgi nepiekrītu. Sapņu komanda 1942. Nē, tas jau crossover. Viņu var būvēt Avenger pasauli, Sapņu komanda un Namējs vēl. Tur var paņemt, ja mēs atkal atsaucamies uz Mingu, kurš paņēmis visu savu sižetu no visādām citām filmām. Šeit arī jāpaņem, tur bija ar Stallone filmu un arī daudz citus, kur, teiksim, tur kara laukā tur sāka spēlēt, bet nevis, teiksim, futbolu vai hokeju, bet basketbolu šoreiz. Ir idejas, viņas ir normāls. Nē, mums jau arī Mingam tā kā sikvo idejas, tā kā pilnīgi
pilnīgi tas cietuma epos. Tas ir konferences. Vienkārši sazinieties ar viņiem privāti par dažādām idejām, ko jūs vēlētos savai filmai. Tas viss izklausās šausmīgi smieklīgi un izsmiežu, bet tas tā galīgi nav. Kāpēc, kad mēs bijām Lietuvā uz Redirect, tad īstenībā tur bija ļoti laba lieta, un kura tā bija. Mēs redzējām no 5 traileriem kino, 2 bija lietuviešu filmu traileri, un mēs bijām atbraukuši uz 3. Tā kā, ja viņiem tur tā tas notiek, jo pie mums, būsim godīgi, tā tas nenotiek, tu neskaties latviešu filmu trailerus kinoteatrī, jo latviešu filmu kinoteatrī ir precīzi 1 gadā, un pārējās ir, kaut kur citur. Un līdz ar ko, ja lietuvieši jau ir tikuši uz tam, ka viņiem ir romantiskās komēdijas traileris, viņiem ir bandīta filma, ko mēs atbraucam skatīties, un viņiem bija kaut kāds jocīgs veidojums sadarbībā ar Somiem, kur es nesapratu, bet tā bija ģimenes filma. Un ļoti, es domāju, tas ir, sākumā ir kvantitāte, tad ir kvalitāte. Bet vai viņiem ir eiro? Tagad pāriesim pie aktuālās rubrikas šobrīd kinoteātros, kurai mēs šogad pievērsīsim daudz lielāku uzmanību. Vai vismaz šajā raidījumā, kurā neko citu īsti vairs nav ko pateikt. Bet sāksim ar aktuālo filmu kinoteātros, kas saucās Es Frankensteins. Līdzīgi kā bija jums zināmā Edgara Reisa Burroughsa grāmatās par Tarzānu, kurš teica, es Tarzāns, tu Džeina, es Frankensteins, tu... Tā, kur izlasījusi dzirta kritisko atsauksmi par šo filmu, jo es pat neesmu redzējusi. Un arī netaisies? Visdrīzāk ne, jo vienīgais, ko es sapratu, vienīgais labums filmē esot tāds, ka tā ir īsa. Tagad... Bet jā, tā ejot... Bet Minga filma arī ir īsa. Bet tas nav viņas vienīgais labums, jā. Bet Frankensteina ejot Konstantīna Zeprīstu un visu Ansvīšu Grietiņu un šāda tipa filmu pēdās ar diezgan sliktiem specifektiem, diezgan pavāju stāstu, daudz dažādiem mošķiem, un tas arī viss būtībā. Āronam Erkhārtam piedosim, jo viņš tas filmējās citās labās filmās, bet kredīts pats sevi nemaksās. Tāpēc arī es Frankensteins. No krīzes karusi visus. Ko saka kinoblogeri? Ko ir tā saucamā Oskaru sezona? Un beidzot, arī Latvijas kinoteātros mēs varam redzēt filmu, kura, kā saka, varētu būt galvenā kandidāte uz gada labākās filmas titulu. Protams, ka tā ir 12 Years a Slave, jeb 12 verdzības gadi. Ko mūsu eksperti saka par šo filmu? Par filmu domas dalās. Jau? Okay. Jau dalās. Tā ir patiesiem notikumiem balstīta un stāsta par 12 gadiem kāda vīrieša dzīvē, kuros viņš tika nolaupīts un atstāts verdzībā. Un būtībā visa filma... Taken? Līdzīgi kā Taken Slave Edition. Okay. Jā, tagad Taken. Nedrīkst par šitā. Par Livu un Īsnu arī ne? Ok. Lūdzu, turpini. Tāpēc, ka viņš bija Batman, jā, pareizi. Es baidos no cenzoriem. Jā. Un būtībā viss filma vienkārši parāda to, cik briesmīgi ir verdzība, cik tas bija traki, un, manuprāt, visa filma darbojas kā vienkārši viens liels, piedodiet, tumšādainie cilvēki, ka bija tāda lieta kā verdzība. Ja jūs iedosiet Oskaru, tad mēs... Bet pirms gada jau bija filma par to pašu, un viņi beigās uzvarēja, un viņi arī Oskaru iedeva. Ne par galveno, bet iedeva pietiekoši daudz. Tā ir īstenībā ļoti izteikta tendence pēdējo gadu laikā. Nav tikai 2 filmas par to, sākot arī ar Django, ar Precious Butler. Tas vienkārši kaut kāds kārtējais posms Holivudā, kuriem ir jāiziet cauri. Cerams, ka uz kaut kādu laiku. Es domāju, ja 12 Years a Slave dabūs Oskaru, tad ar to arī visdrīzāk pierims viss. Bet ir jāuzteic aktieru spēle, jo Fassbenders tur vienkārši fantastisks, un arī mazajās lomās Cumberbatch un Pitts ir ļoti labs. Tur ir ļoti daudz ļoti labas lietas, bet man ļoti traucēja uzspiestais... Politkorektums? Jā, politkorektums, un tas, cik ļoti labi redz, ka ir savākts visas vajadzīgās sastāvdaļas, lai dabūtu Oskaru.
Dažreiz tas nav slikti, bet jā, Latvijā iespējams mums tas nav tik aktuāli kā ASV skatītājiem, un mēs varbūt tāpēc arī uz to filmu skatāmies savādāk un, teiksim, priekšroku dodam citām filmām. Jā. Lai gan laba filma ir un paliek laba filma, nekad tas jau nav traucējis. Nē, es nezinu, man arī bija tā, ka filmu es vērtēju atkarībā no tā, kā uz to skatos. Ja es skatos to kā biogrāfijas filmu, tad tā ir diezgan slikta biogrāfijas filma. Tas ir ne jau slikta, bet tā ir pārāk klasiska. Un tāpat neizstāsta, man liekas, to tā galvenā varoņa visu, es nezinu, izmaiņu. Viņš paliek, ka galvenais varonis, viņš vairāk tomēr ir kā tas saiknis starp sižeta līnijām. Un man liekas, ka ja skatīties uz šo filmu tieši nevis kā biogrāfijas filmu, bet kā vienkārši tādu atskatu uz verdzības problēmu, kuru šīs personāši ir vienkārši tā saikne, tad tā ir diezgan laba filma. Tā ir ļoti laba filma, kur to verdzību parāda vienkārši no vairāku varoņu skatpunkta. Jā, es filmu vienkārši neesmu redzējis. Es skatīšos kinoteātrī viņu, jā, ko arī jums iesaku, bet ko saka eksperti? Jā vai nē? Jā, bet nē Oskaram. Ok. Un pēdējais šīs dienas jaunums kinoteātros ir Davida O. Russella jaunākā filma American Hustle, jeb Amerikāņu afēra, kuru mēs neesam redzējuši, bet mēs ļoti gaidām. Un kur Bradley Coopers un Jennifer Lawrence no Silver Linings Playbook, viņi atgriežas pagātnē, un tad viņi sataisa to afēru. Tur būs pa vidu. Jā, bet tur būs pa vidu tā kā arī filma starp Silver Lining un American Hustle, to gaidam arī nākamgad. Un Betons un Born, otrs Borns, kuru es neatceros, kā sauc, tur arī ir. Visi tur ir. Renner? Jā, Renners. Visi tie filmā. Un mēs izjaucām jums tagad spoileri. Nē, bet tiešām ļoti interesanti izvēle, kā Davids Russells ir būdams nosacīti skandalos režisors. Atcerēsimies to, ka viņam bija konflikts ar Klūniju Three Kings uzņemšanas sākumā, kur viņš vai nu viņam piedraudēja iesist pa sevi, vai nu arī iesist atšķirīgi avoti klusē. Un tad viņam bija konflikts filmā. Īstenībā tur bija vienkārši tā, ka kas tev tur? Op! Bet tad viņš iesita pa sevi. Oh my God! Un I Heart Huckabees arī viņam tur bija neliels scēna, to var visu redzēt YouTube. Un tad kaut kā viņš tā kā nomierinājās, ka kaut kas nenotika, un tad viņam bija The Fighter uz Oskariem un Silver Linings Playbook uz Oskariem. Un American Hustle uz Oskariem vispār viņš tāds palūka pēkšņi viss tāds cēls. Uz Oskariem? Uz Oskariem, jā. Ar vieniem tiem pašiem aktieriem. Varbūt tāpēc, ka nav Marks Wahlbergs, kurš bija gan Three Kings, gan I Heart Huckabees. Kurš to tracer tur taisīja opcijas? Nu, viņš bija fighterā. Jā, tur viņš tā kā varbūt nomierinājās. Bet te viņš vairs nav. Un Silver Linings Playbook viņš arī vairs nebija. Vai viņš tur nedēja ietekofonā? Es neatceros. Tik labi. Jā, bet jau American Hustle ir saņēmusi vairākus nopietnus apbalvojumus, piemēram, Golden Globes, kā labākā... Pagaid, nopietnas apbalvojumus, piemēram, Golden Globes? Jā. Come on, Golden Globes, nopietnas. Ok, labi, tā. Nu, un visas cerības arī iegūt Oskarus. Jā, un ja Jennifer dabūs Oskaru, tad viņa būs jaunākā sieviete, kura ir iegūst 2 Oskarus. Jā, un ko tu vēl esi izdarījusi savos? Beidzat. Paldies par maizītēm. Ar to laikam arī viss. Mēs šoreiz no jums atvadamies. Jā. Un līdz nākamajai reizei. Ēd. Tu tik ilgi gribēji tās maizes, tagad ēd.